pasaulē ir 7 brēnumi, tad mēs esam 5 i visi savi. 5 brēnumi. Programmatoram ir jāuzraksta logika D robota. Robotika ir tas, ko skolā dara, ieguldījums nākotnē. Ir dažādi sumo cīņu roboti. Principā viss mans brīvais laiks aiziet uz robotiku. Tā, ka robots aizstoja padruskai cilvēku. Da. Pilnīgu robotu nekad nevar uzsaisīt, jo vienmēr atradīs veidu, kā var uzlabot. Gaidinu te pasiem brēnuma, pats esi brēnums, 5 brēnumi. Vasals klausītoji, tu klausīs latgaļisku raidīrakstu 5 brēnumi, kopā ar tevi esmu Arnis un Adrians. Pagājušie raidījumi, protams, bija forši, bet ko mēs viņu par pagotni parunāsim, arī par nākotni, par robotiku Latgalā. Pie mums studijā ir Juris Erts, Kārlis Pīgožņs, Joņs Bērznīks un Andrejs Gžibovskis. Parunāsim par īspējām Latgalā saistībā ar robotiku, kas ir robotika, kas ir jāzina, kur vispār meklēt saistītos pasaukumus un sacensības. Tātad, izapazīsimies, pastāstīt vispār par sevi, ar ko uzdarbojaties, ja kā vispār esat saistīti ar robotiku. Es esmu Juris, strādāju Preiļos, Joņa Egliešu Preiļu valsts gimnāzijā. Pamatā esmu programmēšanas skolotājs, direktora vietnieks informātikas jautājumos, bet kā aizraušanos un kā pulciņš ir arī robotika. Preiļos esam nodibinājuši robotikas klubu. Robotikas 2 novirzīni, tā es jūs varbūt saukšu, tad Lego virzīns un elektronikas virzīns. Un es vairāk, mocu bērniem tīši Lego daļu, elektronikas daļu palīdz Kārlis, vai jūs par sevi varētu arī pastāstīt? Da, mani sauc Kārlis, pamatdarbs man ir Rēzeknes tehnoloģiju akadēmijā, kur strādāju par inženieri. Vienu vārdu sakot, viss, kas saistās ar tehnoloģiem, ar to es strādāju. Bet arī strādāju Preiļu gimnāzijā, kā pasniedzējs tīši, kas saistās ar elektroniku, robotiku, mehāniku, programmēšanu, modelēšanu. Ir vēl daudzas citas nozares kopumā. Droni? Droni, kopumā 17 disciplīnas saīt čempionātā. Es pasniedzu laikam aptuveni kādus 10. Tas ir folkreizes, kur pilnīgi autonomas mašinas brauc pa trasi, kur ir dažādi veidi šķēršļi. Robota uzdevums izbraukt to trasi pareizā virzienī, pēc iespējas ātrākai. Ir dažādi sumo cīņu roboti, kuri izdalās pēc veida izmēram. Piemēram, nosaukumi kā minisumo, megasumo, aerobotsumo. Daudz dažādu veidu ir līnijas sekotāji. Megasuma vēl ir, bet mēs jūs netaisām Preiļos pagaidām. Bet Latvijā taisam. Jā. Mēs šobrīd arī esam organizatori sacensību. Ir bijuši, esuši. Ir plānojam 27. janvārī nākošo gadu organizēt Preiļos 6. čempionātu. Tieši, kas Preiļos notiek. Tas ir Latvijas robotikas čempionāta viens no posmiem. Pastāstiet arī jūs, školnīki, tikai jūs jaunie kungi. Kā jūs ar robotiku saistīti, kas jūs esat, kur vicatīs? Es mācos Jāņa Eglīša Preiļu valsts gimnāzijā, kā skolnieks. Vēl eju Preiļu mūzikas mākslas skolā. Es spēlēju akordionu brīvajā laikā, eju robotikā, gan kā elektroniķis, gan kā Lego. Pašlaik ir 3 roboti - folkreisā, sumo un megasumo. Lego disciplīnās. Esmu izmēģinājis laikam 4 disciplīnas. Klāt vēl ir līnija sekošana. Par to varēs vairāk pastāstīt Andrejs. Tātad man tas principā ir tas pats, kas Jānim. Nekā nemainas, tikai es piedalos citās disciplīnās, piedalos folkreis un līnija sekošanā. Līnija sekošanā ir 3 roboti un tad folkreisā 2. Kurā jūs klasē? Es 9. Es 8. Es domāju, pirms mēs turpināsim tu galveno tēmu, varam izspēļot tādu savu veidu spēli, mudrus jautājumus, civaicojumus, kā gribat te saucīt. Ko viņi nozīmē? Mēs uzdodam kādu tā teikumu sokumu, ci jautājumu, jūs jums vāk pēc īspējas drēžāk atbildēt. Mudri vaicojumi. Pirmīs, ko es dzirdēju, vēl pīzapazīšanos, tad kā ir pareizi? Preili, ci praili? Praili. Latgaļa vai Latgola? Latgaļa. Latgola. Vorkavīši saka Latgaļa. Breivā breidī as,
Spēļu ģitāru. Spēļu akordionu. Spēlē klavieres. Atzapīšos. Ja ir tāds, tad ceļot tāpat. Lai roboti otrok strodai, jim vāk. Otrs motors. Lielu pendeli. Sensors. Labāku programmu. Dators vai kompjūters? Nu, dators laikam. Lai ir dators. Тоже dators. Kompjūters. Kompēc. Jā, nu, kompēc, jā. Mudri vaicojumi. Tātad, nu labi, ķersimies klāt sarunai par robotiku. Jūs jau savu veidu uzsākat stostēt, bet, ja kāds no klausītājiem nezina, tad pastostīt principā 2-3 vārdus. Ko aptvertis iedzīņas robotika? Kas tas ir? Kā piemēram autokrosā, tas ir ar mašīnām braukti pa apli uz otrumu, tad kas ir robotikā? Nu, esnībā, tas ir ļoti plašs iedziņas. Ir robots, ir robotika, tas ir elektronikas, mehānikas, programmu nodrošinājuma kūpums. Nu, nav tā, ka atsevišķi nozare, tie ir nozaru kūpums vienā, kas var sastāvēt no ļoti dažādiem komponentiem. Katrā disciplinā tas ir dažādi. Nu, ja par robotiem runājot, tad šeit mēs orientējamies tā kā tā saruna ir par sacensību robotiem, bet vispār jau robotiem mums palīdz dzīvi uz soļa. Ir kafijas pagatavošanas robots, kurš īmaisa kakao. Es domāju, ka daudzos izstrādēs visi tos robotus ir izmantojuši. Pat ja paskatās tie paši uz golda, tie paši mikrofoni ir radāti ar robotu palīdzību. Ir krosoti ar robotu, veidoti ar robotu. Viss tas veidos kopā ar robotu, pa lielam cilvēks. Automašīnas ar robotis arī lielā mārā. Sai tā, ka robots aizstoja padruskai cilvēku. No Joņam ci Andrejam, kas dēļ jums ir robotika? Kā jūs jau aprakstījāt, lai cilvēks saprastu no malas, kurus vispār nezinu? Nu, es teiktu, brīvā laikā aizstāšana, kaut ko darot, nostrādināt savas smadzenes. Iedzīgi, kur patērēt laiku. Jā. No viņas savas smadzenes, robota smadzenes tažu vajag. Nu, tas jau ir kas cits, tur jau aiziet daudz nopietnāk, skatoties, kur un kā. Galvenais, lai nebūtu tāds teiciens, ka es esmu robots. Jā, neporsavērst par robotu. Da. Kā mēs saprotam, ka skolnieki tamā visā тоже var izastaistēt, bet pastostīt par vispār īspējami potenciālu, cik lielā mārā, i kāds tam visam varbūt turpinājums, kur var tikt pīzadalūtīs, i pie ko vispār skolnieki ir pielaisti, ja līsok ar to nūzadarbot. Nu, ja runāju par konkrēti ģimnāziju Praiļu, tad ir tā, ka tī, kas ir robotikā, tie visas darbas tur ir vaļī. Reita da vokoram, ja kurā laikā ir daža brevdīnās. I tī divi puiši pa vasaru goja tur kā iz darbu. Pat tagad 10 minūtes. Pirms atbraukšanas sēdējām līdz pēdējai minūtei. Katru mēļu breidi. Un, protams, viss inventārs, lūdiešanas, lāzergrīšanas, 3D drukošanas, viss tas apriekojums ir jūsu rīcībā, ka tikai poši grib, zina, ko viņi grib sasniegt, pīlītot kur to visu. Jā. Bet par tam īspējām ir tā, ka tī, kas robotiku ir pabeiguši, no absolventiem konkrēti arī ģimnāzijas. Es domāju, ka tur arī tas pats ir Rēzeknī, visās citos skolos tāpat līdzīgā. Ja? Ka tī, kas itāļu skola ir izgojuši cauri praktiskajam visam tam sacensībām, tad sacensībos tur jau atīt arī cilvēki, kas skatās, kas tur notiek. Vēroja dalībniekus, jau možda daži noskata nokušos darbiniekus jau tajos sacensībos. Un tad, kad aiziet uz universitāti, protams, kad ir lielas priekšrocības tiem, kas ir praktiski izmēģinājuši fizikas likumus, tie, kas ir programmējuši. Redz, tad, kad tu raksti programmu tikai uz datorā un ja tur izpildās, tur kaut kas notiek, tas ir labi, ka tu to saproti. Ja? Bet, ja tu robotam to iedod, tad jau ir točni viss skaidrs, ja? Ka tu vari rakstīt programmu, ja jūs to dara to, ko tu jām līdz. Te ir īstenībā līdz programmēšanā ar rezultātu. Tā kā robotika ir tas, ko skolā dara ieguldījums nākotnē. Gan studijām, gan arī darbam. Jā. Runājot par skolniekiem, ir kāds tā vecuma ierobežojums, cik var sokti? Nā, principā var sokt jebkura vecuma, tik līdz bērnam ir interesi. Teorijā jau ir, jo agrāk, jo labāk.
Ja. Vienīgi tas, ka mūsu ģimnāzijā nav jaunākos klašu. Mums jau ir tikai proģimnāzija 7. klases, un labi, ka mums attīt vēl pamatskolas, daži sasklasnieki. Andrejs soka laikam, kuras klases? Otros klases Andrejs jau mocījās pamatskolā, bet viņš jau goja, sacīja, gribu, izrādīja tādu ļoti lielu interesi par robotiku. Man prieks, ka viņš ir saglabājis to sprīdzi 7 gadu jau. Jā, vairāk 7 gadi. Tu, Joņ, ko tu saki? Es pats nesen tikai pievienojos. Principā, tad, kad es sāku iet 7. klasē, Jurijs Erts manī, kā teikt, piedāvāja pieiet pie tādas nozares. Es pamēģināju, un man baigi iepatikās. Un tagad, principā, viss mans brīvais laiks aiziet uz robotiku. Mums visiem ir ko piebiļas puiši par savu pieredzi, kur jūs vispār esat bijuši jau. Manas pirmās sacensības notika Lietuvā. Panavežos. Jā. Tur man nebija baigi labie panākumi. Principā, laikam tikai 1 punktu dabūju no tiem, nezinu, cik tur robotiem. Bet pēc tam nākošās sacensības vēl 1 punkts, un tad jau sāku iegūt vietu, laikam no 5. līdz 7. Tur nebija tādas konkrētas vietas sumo disciplīnā. Tagad, beidzot Latvijas čempionātam, es dabūju 3. vietu ar savu robotu, un tad palīdzot būvēt vēl vienu citu robotu, ar viņu dabūjām 2. vietu. Līnijas sekotāji arī man tur bija dažas vietas dabūtas, bet es tam beigi nepievērsu uzmanību. Tam vairāk pievērsās Andrejs. Manas pirmās sacensības, kad es vispār sāku, es biju sākumā piedalījies sumo, kā es arī domāju, jebkurš, kas iesāk, vajadzētu. Ja pēc tam, kad tu iesāc sumo, tu pēc tam vari saprast, kas notiek un ko tā var darīt tālāk. Kāds ir sacensību mērķis? Jā, un arī tu uzreiz saproti, ko labāk ņemt. Vai turpināt sumo, vai arī ieķem arī citas disciplīnas. Kad jūs, Jur, Kārli, kad jūs vispār uzsākat ar robotiem nozadarbojat? Ar elektroniku es sošu jau no 1. klases. Tas ir vairāk kā 20 gadu atpakaļ jau tieši ar robotiku es sošu aptuveni 10 gadu atpakaļ. Socās tas viss, jau tieši napasciešu vai RTU sacensības bija vai Robotex Igaunijai. Viens no diviem mēs tieši sociām startēt ar robotiem. Tie ir tādi putekļu sociāji, kurus pārbūvējam par ceļu robotiem. Tā bija tāda pirmā pieredze, kad mēs, tā teikt, uztaisām robotu nenukvā. Tev, Jur? Man ir tā, ka tagad tie jaunieši, visi, kas attīt, viņiem saka, jūs ar Lego esat nosadarbojuši. Jā, visi ceļ rūkas, visi nosadarbojuši. Manā bērnībā tādu mazos tādu Lego klicēšu nebija, bija tādi lielāki, bet tiem jau nevarēja neko sataisīt. Līdz ar to es domāju, ka te ir ar robotiku, es 2014. kaut kur gada varētu būt 15. Jā, par to, ka es biju aizbraucis uz vienu konferenci skolotāju. Tur bija no RTU tāds stands ar mini sumo robotiem. Man acīs īkrita, pīgoju, paprasiet, kas tītēdi tā, un man tur pastāstīja, ka skolam tur dolat uz robotu nest, tī puiši tur bija to izstādi sataisījuši tur, jā. Es saku, no mūsu skolā arī varētu. Es saku, jā, varētu. Tur pašvaldībā bija pieejami līdzekļi. Tos robotiņus kā nopērkam, tā ar to ģimnāzijā viss arī sokās. Tad arī Lego vienā konkursā piedalījām patiesībā. 2015. gadā mēs vinnējām pirmo Lego Mindstorma robotu komplektu. Mēs viņu uzdāvinājām par to, ka bērni tur bija izpildījuši uzdevumus. Lobo komisija novērtēja labi un ideja. Un tas mums bija tāds baigi, tāds kaut kas jauns. Un tad jau izdomājām, ka ar vienu mums par mazu ir. Tad jau pērk vēl, tad projektu naudas vēl. Un tad jau mēs to apaudzējām ap sevi, teiksim, to robotu daudzumu, ko saka. Jā, tā kaut kā. Pirms es uzdošu jautājumu par robotu cenām, vispirms vajag saprast, kādas vispār ir tos disciplīnas. Ir Lego sumo, ir poštaisietī. Es varu sacīt, kādas tie ir disciplīnas, kā jūs atšķirās tie pašā līnijas sekošana, cik es sapratu, i sumo, i porī. Principā nekā jau neatšķiras. Viens un tas pats, tikai varbūt elektronikā. Varbūt no grūtības atšķiras, un elektronikā tas viss jau ir. Paša materiāla arī kvalitātes visi tā. Tas jau viss, protams, ir ātrāk. Viss elektronikā, kā man liekas. Jā. Palielam, viens veids, kā atdaļāt disciplīnas, ir tā, ka viņi izdalās Lego. Tas ir no gatavajiem komponentiem tu salīdz robotu, kur programmēšana notiek ar blokschēmām dažāda veida. Arī Pythonā var. Jau var. Skatoties, kur tā vērtāk. Tādā līmenī, ka ar mikrokontroleriem, bet ir otrā daļa,
kā minisumma, megasumma, visi tīrā programmējami mikrokontrolleri, kurus ir jau rakstiska veida valoda programmēšanas, kas ir daudz sarežģītāk par to, ka te ir jau nav vienkārši ir darbība ar pretdarbību, bet jau ir gatavi algoritmi, kurus mīiedarbojas ar citiem darbībām, teiksim tā. Līdz ar to, tos tādus divu būtiskas atšķirības. No citas puses var atšķirt mehānisko sastāvdaļu. Tas ir, tā teikt, pamat uzdevums robotam. Tie paši līnijas sekošana ir, ka uz virsmas ir tā malna līnija, pa to malnu līniju tev robotam jāizbrauc pēc īspējas otrākai. Sumu roboti visi izdalās ar to, ka jādašķirās ar izmēram un svaru. Pa lielam tas uzdevums ir viens un tas pats – izstumt pretinieku no ārā no ringa. Bet ir arī vadoma disciplīna, kā bezpilota lidaparāti jeb drona sacensības. Tī tev ir pilots ar pulti, uzliek brilles, ja tu lidoji pēc īspējas otrāk trasi. Tas, ko izlidoja ar vislabāko laiku, tas ir uzvarētājs. Disciplīna ir diezgan daudz, var stostēt. Un katrai disciplīnai ir savs uzdevums? Nē, katrai disciplīnai ir savi noteikumi, kas ir jāievēroja. Jā, es varbūt arī gribētu klausītājiem, iespējams, daudziem ir jautājums, kā tas robots zina pa to liniju, kā braukt. Ja? Un man bija arī ciemos atbraukuši arī viena pieaugušu grupa. Es jums stostīju visu, ko i beigās vienalga paprasīja, kur ir tie pults, ar ko jūs vada? Tad, kad polkrājas lēda pa... Jā, un tad lielai daļai, teiksim, cilvēku, kas varbūt nav saistīti ar robotiku, ja domāju, ka salīku robotu, i tad ar pulti jūs skaits vodai, kurš tur otrāk. Kā mašinīti, jā, ar mašinītis, jā, teiksim. Tad gribētu vīsti skaidrību, bet visā sakarā, ka tī roboti, kurus uz sacensībām mēs gatavojam, i tos visas disciplīnas, kas kvalificējās arī priekš kufiertēm, tie ir pilnīgi autonomija roboti, kuriem ir jāizpilda noteiktais uzdevums, par ko kālis puikas jau stostīja. Ja, to tad pilnīgi bez cilvēka izjaušanos. Kabatā tur nav nekādu ni čipu, kuru tur nospīst, lai es tur pēc ko tur izdarētu labāko savādāk, teiksim. Tā kā robotu palaištu, tas ir pilnīgi visam jau jābūt ir iepriekš programmā saprogrammātam, paredzētam visas gan izpējamos, gan neizpējamos tos reicības, tā teikt. Ja. Jo tam programmātājiem, kas būvē to robotu, ir jau jādomāja, ko uzvesīs tas robots, ja, piemēram, tur sensors ieraudzies piemēram pretinieku, ir ieraudzies līniju, vai kaut kādas nestandarta situācijās nonāks. Ja, tad, tu visu tam inženieram, kas būvē to robotu programmē, pēc tam kā programmātājs, tas viss ir jāparāds. Ja. Tas ir tāds moments, kur mums daudzi domāju, kā tas robots tur var kustēties. Kā teikt, jādomā par soli uz priekšu? Jā, solis uz priekšu, jā. Vienkārši vārdu sakot, programmātājiem ir jāuzraksta logika D robota. Te ir rēcība atkarībā no to, ko jūs īrauga vai uztver vai kaut ko detektēja. Kāds dēļ jūs jums vispār ir pilnīgs robots, pilnīgi ideāls, cīs vispār jau mums eksistē daža? Kāds dēļ jūs jums ir? Īstenībā, diemžēl tāda nav. Jo visu laiku kaut kas atjaunies, ir jauni modeļi un īsti tādu pilnībā gatavu, kas pateiktu, nav ko uzlabot, īsti tāda nav. Neskatoties tas, ka es varētu pateikt, ka man diezgan labi brauc, var YouTube atrast, kur no... Cilvēku, kuram vienmēr būs labāks. Kur labāks, un arī ir ķīnieši, kas robotus taisa, viņi tur ļoti visu uztaisa, ka viņš to visu trasi, ko viņš izbrauc, viņš ieraksta savā programmā, un tad viņš zina, kur vajadzētu ātrāk, kur lēnāk pabraukt. Tas būtu tas nākošais, bet ticam vēl ir diezgan tālu. Pilnīgu robotu nekad nevar uztaisīt, jo vienmēr atradīs veidu, kā var uzlabot, un kad cenšoties uzlabot, izdomā vēl, kā jau konstrukcijā var pamainīt visu tādu, kā teikt, mūžīgs cikls. Prostāk sakot, robotika ir tāds napabeigts, veidojums. Milžīgais projekts, teiksim, tā varētu taipast. Es mācu programmēšanu, un tas stāsts man programmēšanā ar skolniekiem vienmēr es to viņiem pasaku, kad
ar ko atšķirās aksioma no teorēmas, teiksim, jā. Teorēma vai pierodiet, aksioma ir bez pierodiem apgalvojums, jā. I vot, programmēšanas aksioma ir tāda, ka jebkurā programmā ir vismaz viena kļūda. Jā. un tas pats attiecināms uz pilnīgu robotu. Ja? Neviens robots nav tik pilnīgs, ka jau nevarētu vēl pilnveidot. Runājot par robotiem, es domāju, jo sākumā, lai jaunieši varbūt atbildi, tad jau tie, kuri zina atbildēs, cik uzpār maksāja salasēt robotu? Jebkādā disciplīnā, vidēji, cik tas varētu maksāt? Ja izmantotu parastu LEGO, kā teikt, Mindstorm setu, kuru vairs, diemžēl, neražo, kaut kur 600 izmaksā, bet, ja tu gribi vēl kaut kādas īpašākas detaļas, lai vēl ātrākas būtu, tur vēl aizies iespējams kādi 200, 100. Ja tādu pilnīgu, kā teikt, tu pie tā robotu taisi. 300, 400, kaut kur, es domāju, tā varētu. Jo ir dažreiz arī grūti izprast, ko tev vajag, ka tu sākumā varbūt paskaties uz citiem robotiem, tu redzi jātēlu, tu ņem, pasauti, saproti, ka tas nav tas. Tu sanāk, patērēji laiku, naudu, un tev vēlreiz ir atkal jāpasauta. Jā. Jūs, Jūru, Kārli, jūs tomēr īpērkumu taisat, jūs zināt reālos cenas. Cenas ir diezgan lielas, jāsaka to, kad... Viss ir būs lielas. Tas ir noslēpums. Tiem, kas... teiksim, par elektriku tur ir drusku plašāks tas jautājums, kā Elis pakomentēs droši vien, kā es to saprotu. Bet par konstruktoriem šitiem ir tā, ka tie ražotāji ir uzlikuši lielus uzcenājumus. Piemēram, šobrīd, lai nopirktu vienu LEGO komplektu ar paplašinājumu, to kasti, to saucamos 2 kastis saitēs. Agļolāda extension. Jā. Tad, bez 500 nav nopirkt. Puiši, principā, pareizi arī pasacīja. 400 maksāja tas pamats, tad vēl 100 dēļ papildus detaļām. Kaut kā tā, un ja grib pizdaļēties, kā Andrejs rekurot 5, nav grūti sarēķināt 5 reizes 5. 2500. 2500, jo iegulda, lai varētu... Viņš škoļnīgs. Andrejs ar savu pieredzi ir izmantojis varbūt tādu izņēmumu tādu stāvokli, jāsaka, jo nav visiem škoļniekiem pa 5. Ja? Vairāk laikam dēļ to entuziasmu, ka es arī vasarā goju, un līdz ar to tas tā. Bonus ir priekšrocība arī Joņam tāpat. Principā jāizveido 2 roboti, lai uzbūvētu vienu labu. Ikdienā jau ir 1 robots iz vienu vai daži 2. Cik škoļnieku uzpār? Škoļnieki septembrī atīt padaudz, līdz majam, palīk jūs mazāk drusciņi. Šogad atgoja uz LEGO 18 laikam, apmēram, jā, kaut kā tā. Padaudz. Daudz, liels saraksts bija, jā. Un uz elektroniku bija, man likās, 10, apmēram, vai 11, 12. Jā, apmēram tā. Cik tā robots elektronikai maksāja? Sacētu tā, robeža nav. Atkarīgs no mērķa, ko grib dabūt. Ja grib pasaules čempiona līmenī, tad tas ir kosmosa cenas aiziet. Ja grib amatiera līmenī, atkarīgs no disciplīnas, ja piemēram minusumā, tad jau var pat arī 300 eiro salasēt. Principā pilnu robotu. Ja tī grib aerobotu, ja ir gatavs aerobots, tī no atsaukiem nūspēr izjauts salasāt, tad uz sensoriem salasot, tī ar būt 100 eiro saīs. Viena no dārgākajām būs laikam mega summa par to, ka katra komponente ir cīši dārga, ir augstu precizitāti, lielam jaudam, ļoti augstam prasībam par to, ka te ir disciplīna, kur ir ne tikai taktika vienkārši, ka tu meklē pretinieku justam, bet ir papildus spēki, kā centribēdzes spēki, tur zemes pilkšanās spēks, tur ir papildu sensori, kā enkodari, kas nosaka atrašanos vietu uz ringa precīzu. Pa lielam mega summu disciplīna, kur notiek viena cīņa aptuveni 0,4 sekundis, tie ir augstas prasības. Vispār runājot par visiem tiem entiem cipariem, es domāju, no savas kobotus tu pavilkt ir praktiski nereāli, par to, kurā encīt nauda, mums ir kādi sponsori vai vēl kaut kas tā. Kas vispār atbalstīt tādus pasaukumus? Pirmām kārtām pašvaldība, protams, izglītības īstāde, cik var, gan ar telpam, gan ar inventāru, kas ir jūs rīcībā. Pašvaldības ir nepieciešama papildus nauda tīši dēļ detaļām. Vēl, teiksim, tas, ko Praiļos mēs norealizējām, ir projekts Lauka atbalsta dienestā. Projekta ietvaros
Mēs ar iepriekš tiem robotistiem, teiksim, jā, kas bijām kopīgi sarakstījuši projektu, un tur uz 15,000 tā kā dabājam finansējumu, lai apriekotu elektronikas laboratoriju, teiksim, diezgan moderna. Un detaļas arī tur nopērkām par to naudu. Tas, kas bija pagājušajā gadā, piemēram, bija Latgaļas plānošanas reģiona projekts, kur 10 Latgaļas skolas saņēma gan robotu komplektus, gan arī palīdzēja sacensības organizēt ar finansējumu. Tas bija tāds ļoti liels atbalsts, teiksim, toreiz pagājušā gadā. Nu, и palīkot da pie sponsoram. Es dzirdēju vienu no disciplinām bija aerobots sumo. Ci aerobots pats atbalsta cilvēku visu laiku motis spērti tos robotus? Nē, aerobots atbalsta tā, ka es lietotos robotus iedevā skrūviešanai. No mamam vēl nav atnesti. Vismaz Praiļos roboti pītiek ar tiem, ko aerobots bija mēs uzdāvinājis par velti, jā, un tās detaļas ļoti noderīgas arī folkreisos izmantoja tur daļu ritiņu grīšanas, jā. Par sponsoriem runājot, jā, protams, sacensībos, ja, piemēram, organizējam sacensības, tad ir vajadzīgas arī balvas, un tur pašvaldība nav ieguldījusi naudu, tur viss ir tikai no sponsoriem, uzņēmumiem. Uzņēmumi tiek uzrunāti, un tad viņi var atbalstīt, kuri var, tie atbalsta, kuri nevar, tie pasaka šogad nē. Tas tāds darbs ar uzņēmumu vadītājiem, teiksim, ir jālai dabūtu to naudu. Mhm. Bet, jebkurā gadījumā vislielāko vērtība ir pašos dalībniekus, kas veidoja to visu robotikas vidi. Kas cenšas. Mhm. Kas piezadalās, kas kustināja katrā cilvēka robotus uztaisies. Bez cilvēkiem neko nebūtu, ja netaisiet neko. Nu, ja runājot par tiem dalībniekiem, cik grūti vispār ir piesaistīt jaunus školniekus vēlku, ka jūs jums ej skolānus, jūs jums ej draugus, klases biedrus varbūt. Vīna vecuma cilvēkus, es nezinu, grūti vispār ir piesaistīt, ja dabūt, lai sokart un uzdarbot, lai tas patīk. Nav grūti. Ir pēc tam grūti. Tu vari pastāstīt par savu piemēru. Jā, tas jau būtu grūtākais. Nē, no sākuma iespējams, ka principā ir roboti tikai nav kas liek. No sākuma varbūt ir grūti, bet ja kāds, piemēram, viens pacenšas un dabū kaut kādu vietu, tad otra, ienāk interesē, tad viņš pievienojas un tā arī aiziet tā visa ķēdīte. Un tad jau jūs sāk karot. Par 1., 2., 3. vietām. Jā, kā teikt jau par balvām un arī tas, ka pieņemsim to pašu robotu, tad jau būs vairāk skolnieku nekā pašu robotu, tad tā arī ir problēma. Tas sākas otra galējība. Es gribu par Praiļu atkal situāciju, kuru es vislabāk porzinu. Praiļi ir ļoti jauka mazpilsēta, kur ir daudz talantīgu bērnu. Bet mazpilsētā ir tas, ka, ja bērns ir talantīgs un tādu ir ļoti daudz, tad jām vajag iet muzikas skolā, vajag iet sporta skolā, vajag iet futbolu spēlēt, vajag instrumentu spēlēt, vajag kādā deju kolektīvā vēl īt, teiksim, jā, un ir to, kad šobrīd, piemēram, uz nodarbību, kad atīt, jā, ja atīt, tur stundiņu pazadarbojās, saka, man tagad jāiet, man tur ir tas. Pēc 5 minūtēm nokušies, man tagad ir tas. Un šitā ir tā līta, ka tī bērni ir ļoti nodarbināti daudzos citos jomos, un tad tā robotikai pietiekami daudz laika, ko veltīt. Tad viņš atrod to, kas viņam vairāk patīk. Tad viņš pats izvērtē. Tad es izvērtēju, protams, tas ir pozitīvi, bet, ja runāju par piesaistīšanu, tas ir viens no tādiem momentiem, kas neļauj īsti piesaistīt tik, cik gribētos daudz piesaistīt. Ja? To, ka ir daudz citādu visu, tiksim, interešu. Kā Kārlim no augšskolas, es nezinu, ja mūsu pašos Praiļos? Nezinu, kā var pastāstīt. Piemēram, Tehnoloģija akadēmija, tie visi robotika ir uztaisīts industriālā līmenī. Tas vairāk nav kā sacensību gors, bet tas ir vairāk kā uztaisīt īkortu, uztaisīt kaut kādu pasūtījumu uzņēmumu. Tas ir cita veida ceļš izvēlās. Agrāk mēs to mēģinām, kad pats uic jau stī, tad bija vairāk ar sacensību un tas viss saistās. I tas viss tika kombinēts gan sacensības, gan industriālo jomu. Tagad tas viss ir aizgājis tieši vairāk uz industriālo jomu. Vairāk tas nav tāds, kā pateikt, hobija veids. Tas vairāk tāds aizgājis, nezinu, kā peļņas veids, teiksim tā. Dēļ darba, jā, lai dabūtu praksi. Dēļ nākotnes, teiksim tā.
Mēs attiecīgi atbildot pats uz savu jautājumu, varu pasciet, ka, vīnaudžus pīsaistēt ir diezgan grūši taidos lītos. Par to, ka izaklausās molus forši, bet ir jāsaprūt tas, ka, tomēr tas ir ļoti daudzi darba, daudzi laika, tas aizjam daudz ko citu zīdoti, ko nav visi grib, principā. Tā ir. Kā minimums laiks, jāzarts uz to visu. A citu reizi to ir nauda, ka gribi pats ko dapierakt. Ir tāda līta, jā. Runājot tieši par tiem robotiem, pie kuriem jūs pieliekot rūkas, kurus jūs taisat, vai visi braukoja iz gotovam programmam, vai tomēr ir kādi roboti, kuri vuicos no savam kļūdom i kaut kā atsatīstās? Šobrīd, šeit es saprotu par mākslīgu intelektu. Jā. Šobrīd vēl nesam tādas robotus taisījuši. Bet mēs izmantojam mākslīgu intelektu, lai attīstītu programmas. Jā, mākslīgais intelekts tiek iesaistīts gatavojot programmas. Diemžēl ne vēl pašlaik. Vēl neesam tik varbūt attīstījušies, bet uz tas būtu nākošais līmenis, ka varētu robots varbūt braucāt, analizēt savas kļūdas un tad tos izlabot. Kad? Jā. Bez skautoties industriālā jomā, tie jau ir ikdiena mākslīgo intelektu izmantošana. Par to, ka katrs risinājums, to, ko cilvēks iepriekš darīja, piemēram, 2 gadi, to tagad mākslīgais intelekts uztaisa stundas laikā. Līdz ar to tas ir ļoti labs instruments darbā, darbā ar robotu. Tas ir ļoti liela priekšrocība. Bet viņu arī jāmāk izmantot pareizi. Protams. Runājot par sacensībām, vispār par robotiku kopumā ir diezgan bieži dzirdēts tāds termins robotu škola. Pastāstīt vispār, kas tas ir, cik vispār tādu skolu ir Latvijā, varbūt, cik pašā Latgalē? Robotu skola ir Rīgā, un ja ir izveidojusies diezgan labu laiku atpakaļ. Un jo izveidoja robotikas entuziasti, kas pārsvarā bija no Rīgas Tehniskās universitātes. Tad, kad notiek paudžu maiņa, tad tie, kas aiziet industrijā, viņi vairs nepietiek laika nodarbot robotu skolā, teiksim, jā. Tad vietā nāk citi. Šobrīd robotu skolā Armands Prēļiem ir kā viens no dalībniekiem. Un ko dara robotu skola savukārt? Jā? Robotu skola ir kā centrālais savienojušais elements robotikas čempionātu organizēšanai. Jā? Un tātad robotu skolas mājaslapu var arī internetā atrast. Tur var redzēt gan sacensību noteikumus, gan sacensību kalendāru, kur kādi sacensības notikušas iepriekš, rezultātus tur var redzēt. Un pavisam drēž varēs arī redzēt ito gada sezonas posmus arī. Informāciju par tiem posmiem. Cik vispār tādu skolu ir Latvijā, tie ir vienīgo tāda? Robotu skola, ja nav eisti tikai... Tur agrāk notika nodarbības, un tagad arī šot notiek par atam, bet ja vairāk ir kā organizatoriskais elements. Jā, un tur jo atbalsta arī entuziasti, teiksim, tas pats iRobot atbalstīja robotu skolas pastāvēšanu labu laiku finansiāli, gan arī ar telpām. Tā. Bet šobrīd, teiksim, robotu skola vairāk ir kā tas saistošais elements. Robotu skolas, ko todas ir dažādos citos, īstoties un pilsētos, teiksim, tā kā Prēļu robotikas klubs, teiksim, jā, ir Reizeknī Zēmuļi, ir Maltā, Lūdzā, Puļciņa, jā. Tas pats ir Rīgā, neskaitami daudz, un daudzos citos pilsētos ir daudz. Ja piemēram, mēs organizējam sacensības, tur poršstāvniecība, tur, visi jau nebrauc arī uz sacensībām, bet tī, kas atbrauc, ir vairāk kā 45, 60, laikam bija kaut kādas skolas pagājušā reizi. Tī saucamie puļciņi vai klubi, vai kā tur nosauksim. Robotu skolas, jā, tās lokālas. I kā ir ar pašu robotu izveidīts, ir kādi materiāli, es nezinu, no kurienes jau var imti gatavus kādus risinājumus, cik katrs robots ir individuāls pilnīgi? Katrs robots ir unikāls, to, ko poši taisa. Nav bijis tā kā vienīgi. To, ko poši taisa, tad uzsvars ir uz poši. Ja pats izdomāja, tad tas ir unikāls. Bet tī, kas poši nevar izdomāt, sataisiet, tad ņem par pamatu kaut kodus jau sagatavs gatavs. Piemēram, viena no sagataviem, kas elektronikā ir šī sumoboja, kas bija, ja? Ar ko es stostīju, ar ko vispār aizasokās te elektronika Prēļos.
Mēs nopērkam jau gatavus. Jā. Tur bija ļoti labs materiāls izstrādāts, ar šudiņu izmantojam, gan teorētiskais materiāls, tur skolnieki pilda uzdevumus, tur ir fizikas pamati ielikti, un tur ir arī robots, ar kuru var mierīgi startēt arī sacensībās, ko mēs arī darījuši esam. Un tad jau, ka izaug tā nākošajā līmenī, ko saka, jau saprot to robotu un grib uztaisīt labāku, kā tas summabojas, tad aiziet unikāli risinājumi, teiksim. A LEGO daļā tur viss ir unikāls. Katru nodarbību uztaisa pa kādam unikālam robotam. Un arī nav vienādu. Joņs, kur var pastāstīt savas idejas, kā es tur līgu. Summa pats par sevi ir tāda, no visām, kurām es esmu piedalījies, tāda diezgan sarežģīta. Jo tev tur vajag gan konstrukcijas ziņā, gan arī strateģiskā, ja programmēšana. Jo tev konstrukcija atļauj kaut kādas stratēģijas taisīt, pieņemsim, ātruma ziņā, tad tu vari, principā, pretiniekus nevis spēkā uzvarēt, bet gan ātrumā apējot viņus. Ir problēmas bieži vien ar to, ka tu nevari ietilpt tajos izmēros, jo tu gribi pielikt vēl tos motorus, lai būtu gan ātrums, gan spēks. Un tad iet arī, kā teikt, svars. Tie paši motori, sensori, viņi arī svar kaut ko. Un tāpēc, kad tu būvē, tev vienmēr jādomā, ja nevienu, tad vismaz 2 soļus priekšu. Vispār tas robots kvalificētos kā sacensību robots, lai viņš varētu piedalīties. Bet līnijas sekošanā tur ir ļoti, ļoti daudz nianšu, kuru var uzlabot kaut vai to pašu programmu. Pamainī vienu skaitlīti, ja tā pamainīs otru, vispār iespējams nebrauks. Principā labs jautājums par šito. Principā visi modeļi atšķiras no sevis, jo viss tas jau sākās no RCX. Tas ir pirmais LEGO modelis, kas bija veidots nešaubos 1998. bija. Yes. Ļoti sen. Pēc tam aizgāja NXT, EV3, ko mūsdienās biežāk arī izmanto. Un Spike. Tā ir visjaunākais. Tas vēl starpā ir vēl daudzi komplekti, bet mēs pamatā izmantojam. Pamatā, ko es nosaucu, arī visi lielam izmanto. Tie ir, kuri lielu mērķi ir dabūjuši. Tātad par līniju sekošanu. Par šodienu pastāsti. Kā mums gāja? Tur ļoti nianses. Jo vispār lielam, ko izrisina to rezultātu, tās ir tās maziņās nianses. Nav kaut kāds faktors, kas izrisinātu visu, tev robots ir ātrs vai lēns. Varbūt lielākie te varbūt būtu sensori un motori. Un galviņa, es domāju, tas varbūt arī. Un arī vadi. Jeb smadzenes dators. Jā, vadi, tās ir tādi varbūt, kas lielāki faktori, mazāki. Tas ir varbūt trase cik tīra. Es principā tas varētu būt, jo pa to laiku, kad robots brauc, viņš pievāc to netīrumu uz riepām, un tad arī bojāja sakera. Kā arī cik tev riepas ir tīras pirms to lait robotu. Jo kamēr tu testē, to robots gan jau var izbraukt ārā no trases, kur, pieņemsim, grīda ir daudz netīrāka, staigāt ar ikdienas apaviem. Un pēc šodienas, kā teikt, darītā un pieredzes, mēs esam to ļoti labi pārbaudījuši. Jo robots no sākuma bija tāds bišku pasmaks. Mēs noņēmām tur reāli kādus 4 gramus, viņš nobrauca par 100 daļu ātrāk sekundes. Tas īstenībā ir daudz salīdzinoši, jo, piemēram, Formula 1, kur brauc, tur jau izrisina 1000 daļas. Jā. Kā saka, ko var jau zināt, jo ir bijušas arī brīži, kad tur ir kāda 0,1, kad dažreiz izrisina, man ir bijušas, tāpēc, tur katrs grams var, kā saka, arī izrisināt. Jā, katrs grams ir ar sparu. Un darbs. Papildinot par to pašu jautājumu, vai pēc kaut kādiem paraugiem, vai paši. Protams, ka izaucējiem ir paraugi. Jo viņam arī LEGO ir tādi paraudziņi, ar kuriem sok. Lai vispār saprastu, kā tas viss darbojās. Ja? Tikai pēc tam jau vajadzīt unikāli. Tad, ka jau sok saprast, kas ir kas. Principā sacensības dod to ideju, kādiem robotiem jābūt un ar ko tev jācenšas. Es principā piekrītu, jo pirmās divas sacensības, kad tu sākumā vispār izproti, ko vajag, ko tev... Un tad sākas tas lielais azarts, kur tu sāc būvēt, kā citi centies uztaisīt tādu pašu un pat labāku, kā teikt kontrus. Tas ir pret kaut ko, kas varētu diezgan viegli uzvarēt citu robotu. Un arī, kas ir, tas ir dalībnieku skaits, jo tev ir uzbūvēt vienam robotu, bet tad tas cits varēs tīvi uzvarēt, jo viņam būs kaut kas savādāks un iespējams pat labāks. Man ir attiecīgi jautājums par uzvaras laurim. Kas par viņiem ir virza, kā piemēram, vieglatlētikā ir medaļas, zelta, sudraba, bronzas. Tad kā ir robotikā, ko jūs jums dāvinājat? Medaļas, atslēgas, es nezinu. Tas ir vairāk. Organizatori ir atkarīgs, ko noorganizē. Ir bijušas medaļas, ir bijuši kausi, bet pārsvarā ir balvas, diploms ir balva. Balvas, kā kurš organizators, kā ir izdevies piesaistīt atbalstītājus,
balvas fonds. Nezinu, kā būs šogad, vēl nav, bet apmēram uz vienu piedestālu tie vērtība ir plus mīnus 100-120 eiro. Tas nozīmē, ka pirmā vieta attiecīgi tur ap 60 eiro, tad attiecīgi otrai, trešai tur 30, 20, tā apmēram, plus mīnus. Bet balvas saistītas ar elektroniku tikai. Puiši var pastāstīt, ko ar balvu dara. Kādas balvas esat dabūjuši? Ko jūs vispār esat dabūjuši? Pati lielākā un labākā balva, kura man ļoti patīk, tās ir ausiņas ļoti kvalitatīvas, Logitech pa 160 eiro vērtībā. Andrijam gan jau būs kaut kas lielāks, ja viņam ir vairāk robotu. Vislabākā sacensības balva ir bijuši Preļos. Tā bija GBL tumbiņa, es atceros, 160 bija maksājusi. Es, protams, gribēju pārdot, bet man neatļāva. Mēs ir tā, ka es nezinu, kā citos klubos, pulceņos, mēs ir tas princips tāds, ka, ja tu nopelnēji balvu, tad te balva paliek pie to, kas jau ir nopelnējis. Nav tā, ka tur atņem, tur klubs sava golda, tur tas aiziet uz tiem skolniekiem, kā gandarījums. Arī kā motivācija, principā. Arī kā motivācija. Vispār, cik es dzirdēju, jūs jau vairāk kā 10 gadus pasniedzēja, esat itamā visā virzīnī i sfērā. I cik toli ir aizgojis progress i tehnoloģijas kopš to laika? Ļoti dažādi. Atkarīgs no nozares. Nezinu, piemēram, mākslīgais intelekts ir krasi attīstījis. Ir nozares, kur ir stagnācija, nozares ir ļoti dažādi. Tas viens piemērs, kas man tagad īnoca protā, ir, laikam tas nav ļoti labi, bet tā pasaulī šobrīd notiek, ka karoja. Un tad, tīši kara industrija ir te, kas, faktiski gribi vai negribi, bet jie virza to progresu, ja? Un ja mēs, dzirdam tagad, kā notiek vispār karš, tad droni ir tī šobrīd dominējoši. Līdz ar to, tas, kas ir pēdējā laikā attīstījuši, tie ir dronu izmantošana. Dažādu dronu izmantošana. Vairāk tas, kas nav pats drons, bet kas pie drona tiek likts klāt. Visa mākslīgais intelekts, elektronika, viss tas vairāk ir attīstīts. Par to, ka pats drons pats pusē diezgan veca tehnoloģija tie ir. Dronu šovus taisa latviešu uzņēmums arī, kur... Jā. Tas ir viens no jaunumiem. Nav salūtu uz šāva gaisā, bet droni izlidoja un ar gaismiņām alternatīva. Nav vienreizējis tomēr. Tieši tā. Kaut Viļņā bija vienreizējis, vairāk 100 dronu salidoja jūpī. Godās arī tā. Galvenais, lai es galvas neizskaitas. Mums godās. Ja visi nozalēžās droni kortībā, tad ir brēnums. Parasti ir tādos šovos, kad pazaceļās 500 vairāk dronu, tad vismaz viens drons 100 punktu, ka es nokris. Varbūt pastāstīt mūsu klausītājiem, kas ir jozinējojam vārā, ka es gribu iesaistīties visā itamā tēmā, varbūt kāds padoms. Gribēšana. Motivācija, poša motivācija, gribēšana. Tas pats vārds tikai citādāk pasciets, teiksim, jā. Vienīgais, kas ir vajadzīgs. Un ja ir gribēšana, īspējas ir. Ir daudzi brīvo laika. Protams. Kad būs gribēšana, tad laiks pazarodēs, es atrast variantus, ja būs rezultāts. Ja nebūs gribēšanas, nebūs arī intereses to visu attīstīt, izzināt. Ja ir interese, atrast variantus, kaut vai pie kāda aizgoja palīdzēt, lai es tev dabūju kaut kādu komponenti vai padomu vai jebkādā veidā. Pasaule ir maza, līdz ar to broļu daudz. Hoć ne pašņem, bet atcerunās līdz domāt, vai kas palīdzēs, kuri ir iepriekšējo pieredzi. Tā vai tā gribēs atbalstīt tos jaunus, kas grib to pamēģināt. Ko jūs varat ieteikt Joņs, Andrij, ka varbūt vēl nekā skolotāji, bet tādam kā dalībnieki, ko jūs varētu ieteikt? Manuprāt, ļoti liela nozīme ir pirmajam skatienam, kā tu uz to paskaties, jo tu paskaties tikai balvu ziņā, tu, protams, būs motivācija, piemēram, uzvarēt, lai dabūtu tās pašas balvas, bet vēl ir diezgan liela motivācija dabūt pašas zināšanas, jo zini, ka nākotnē arī tie paši roboti būs ļoti svarīgi un saprot, ka tu jau būs pieredze ar viņiem,
Ko es principā varu ieteikt, tas ir mācīt upurēt laiku, jo tas ir svarīgākais. Jo bieži cilvēki nemāk upurēt, kā tas Sadalīt. dīvaini skanētu. Tērā laiku tur, kur viņiem tā kā nevajadzētu, kur vajadzētu mazāk. Un par motivāciju, nav motivācijas, ir disciplīna drīzāk. Es uzskatu, nav īsti tāda. Tas ir jau atkarīgs no paša cilvēka. Motivācija, viņam tas patīk, tā. kas ne. Motivācija nav mūžīga, disciplīna būs mūžīga. Ja tev ir disciplīna, tad arī vispārējais būs, es uzskatu. Man rodās es domāju, ka pirmais, ko ir jāiztur, tas ir īsvietības, tas ir pirmās sacensības. Jā. Par to, ka pirmās sacensības roda vislielāko to azartu, adrenalinu, pendeli lielu, lai kaut ko veidot. O tas ir, laikam, ļoti būtiski. Labi, saprotam jūsu paldies, liels vēri. Paldies. Paldies klausietojiem. I tas bija latgaliskīs raidījums jaunīšam Pīci Breinami. I vienā no raidījumiem Joņs viens no mūsu vadītājiem pīmiņā tādu teicīni par bordēnu vadītāju, bet, šoreiz, diemžēl, jo nav. Par to ar tevi kopā bija drupēt mozog bordēņīs Arnis. Adrians. Saļies mūs uz TikTok, Instagram, @Pīci Breinami. Atā! Atā. Atā. Ka pasaulē ir 7 brēnumi, tad mēs